Šeit mēs redzam renovētu siltinātu daudzdzīvokļu ēku, kurā ir izmantota standarta sistēma un klasiskā apdare. Jautājums, no kā tad vispār mēs izvēlamies, kādu sistēmu mēs liksim? Pirmkārtām ļoti būtisks aspekts ir vide, kurā ēka atrodas, respektīvi, vai ir paaugstināts bioloģiskā apauguma risks, ir daudz koki, vai ir paaugstināts piesārņojuma risks, vai arī savukārt citais saule ir tā, kas mums var degradēt šo apmetumu ātrāk nekā mēs gribētu. Šī ir faktori, no kā mēs saprotam, kādu mēs ņemsim sistēmu. Standarta, klasisko vai tādu, kas ir paaugstinātām prasībām. Ļoti būtiski ir arī toņa izvēle, tāpēc, ka no toņa, ja tas būs spilgts un tumšs, būs atkarīgs arī kādus mēs liksim šos te armējošos slāņus un visas pārējās siltumizolācijas komponentes. Tādēļ ir būtiski visi šie te faktori, kā es teicu, vide, tonis, atrašanās vieta un ietekmējošie faktori, lai mēs nonāktu līdz šim slēdzienam, kuru no visām sistēmām mēs konkrētai ēkai izmantosim. Visām siltumizolācijas sistēmām kā nobeiguma kārtu var izmantot klasisko, saucamos masā tonētos gatavos apmetumus, dažādās struktūras un dažāda grauda lielumā, vai var arī izvēlēties kādu no kreatīvajām tehnikām, piemēram, betona efekts vai Meldorfer flīzītes un padarīt savu fasādi daudz unikālāku.